Take two. Sveiki, mani sauc Līga, un šis ir kanāls Nitra un Repeat. Manas vārds ir Andrejas, un Līga ir mana sieva. Un Andrejas ir mans vīrs. Un es esmu atkarīga no adīšanas. Un es esmu normāls. Jā, tātad šis kanāls, kā jūs jau noprotat, nojaušat, būs par adīšanu, varbūt skriešanu, varbūt var gadīties arī kāds cits sporta veids. To laiks rādīs. Priekā? Priekā. Nu ko, laiks sākt kļāpāt par adīšanu. Jā. Atā. I pick up my needles, start to weave, creating warmth with every stitch I achieve. In the loops of yarn, I find my peace, a world of colors, a soft, sweet release. Knitting love in every row, crocheting dreams and patterns slow. With each twist and turn, my heart does beat. In this woolen love, we find our seat. Crochet hook stands, swift and bright, crafting wonders in the quiet night. From scarves to sweaters and hats in pairs, knitting and crocheting love with tender care. Tātad turpinām runāt par adīšanu. Es adu jau diezgan ilgi, es teiktu, pāri 10 gadiem noteikti. Šķiet, ka es tā regulāri sāku adīt 2012. gadā, kad es pārcēlos dzīvot Zviedrijā. Jā, es dzīvoju Zviedrijā, Zviedrijas aptuveni vidū, bet varbūt arī ne vidū, jo šī valsts ir tik gara, kad nekad nevar zināt. Priekš dienvidniekiem es jau dzīvoju ziemeļos, bet līdz ziemeļiem man vēl ir ļoti tālu. Tālūki. Bet, jā. Šodien man ir mugurā tāds, manuprāt, pavasarīgs džemprītis, raflšmafl, pēc Žanetes apraksta. Viņam ir volāniņi, kruzulīši, bumbulīši. Vienīgais mīnus šim džemperim bija tas, kad viņš bija jāda pa daļām un jāšī kopā. Bet brīnumainā kārtā izdevās arī tas tīri labi. Un viņš tika adīts no rokām krāsotas dzijas, kuru es medīju ilgi. Es šo krāsu gribēju nopirkt tad, kad es adīju testu starojošajam topam arī pie Žanetes. Un man likās, ka viņš būtu ideāls tiem saules stariņiem, bet, protams, tobrīd šīs krāsas nebija uz vietas, un līdz ar to nācās adīt krekliņu citā krāsā. Bet tad es nomedīju šo, kad viņa beidzot bija nokrāsota, un paliku sev pati zem eglītes Ziemassvētku dāvanām, jo arī sev dāvanas drīkst dāvināt, protams. Šī ir ar rokām krāsota dzija. Krāsotāja ir Moods of Colors šeit Zviedrijā. Un krāsa saucās Chardonnay Moods. Ja tev nepatīk krāsas,
un tev patīk adīt tikai baltas, melnas, pelēkas lietas, un varbūt tikai gludajā adījumā, tad varbūt šis kanāls nav priekš tevis. Jo šeit būs daudz krāsas, struktūras un viss iespējamais. Tad es jums varu parādīt dažus pabeigtus projektiņus. Tie šobrīd būs 2 jaunākie, lai neietu pārāk tālu atpakaļ pagātnē. Pirmais pabeigtais projektiņš ir bižu jaka pēc Rūtas apraksta. Viņa bija plānota dāvanā krustībās kolēģa meitiņai. Un tad man bija tas lielais šoks, kad es pavisam negaidīti darbā satiku kolēģa meitiņu. Un viņa bija tik liela priekš šī izmēra. Es it kā biju izvēlējusies izmēru starp gadu un 2, jo viņai ir 6, 7 mēneši. Un ar domu, ka varbūt varētu derēt arī nākošu gadu, ne tikai šo ziemu. Bet šī jaciņa viņai būtu noteikti derējusi tagad, un kas to zina, vai viņa ziemā vispār vairs derētu. Adatas ņēma tās pašas, ko visām pārējām 6 jakām, 7, ko es pirms tam biju uzadījusi. 6, šī bija 7. Tas tā aizgāja automātiski, bet jā, pēc tam es adīju ar lielākām adatām, bet to pašu izmēru, un izmērs atšķīrās. Un jaciņa jau ir saņemta, un viņa joprojām ir mazliet par lielu, kas ir tieši laikam. Jaciņa ir tāda mazliet krāsaina, tāpēc, kad es centos izadīt atlikumus no 6 iepriekšējām jakām, izņemot šo oranžo dziju, jo to es saņēmu vienā kopadīšanā Ziemassvētku dāvaniņā. Bet pārējās ir no vīra radu bērniem adītajām jakām. Un tad sanāca kopā balta ar oranžu. Doma ir dāvināt manai draudzenei, kura ciest nevar oranžu krāsu, bet viņas meitiņai oranža krāsa noteikti patiks. Esmu par to pārliecināta. Tad bija tādi rozā tonīši no pagājušā ziemā adītas jaciņas un pavisam nedaudz zaļš no citu gadu adītas jakas. Un par cik tā bija jaka no atlikumiem, tad es arī izlēmu pogas nepirkt jaunas, bet sameklēju vīra mātes pogu krājumos. Pogas, kas varbūt izskatās kā kapeikas, bet derēs. Tā, un no visiem šiem atlikumiem man palika pāri 2 kamoli iesākti, protams, bet un visi bija Drops Air un Drops Nude. Jā, tā ka es esmu ļoti apmierināta, kad vienas jakas vietā uzadīju 2 un samazināju krājumus diezgan pamatīgi. Mans otrs pabeigtais projekts ir 1. maijā pabeigtais džemperītis, kurš saucās Poetria. Tas ir pēc Sārī Nūdlunda apraksta, somu dizaineres. Uz šo džemperi skatījos jau sen. Es viņu arī iesāku adīt jau ļoti sen, 2022. gada oktobrī, ja paskatās atpakaļ. Bet man tik ļoti patika šis rakstiņš, kad jā, gāja tā, kā gāja viņu adīt, bet ir uzadīts. Šis džemperis ir adīts no 2 diedziņiem kopā. Viens ir Sandnes Garn Sunday, un otrs ir arī no Sandnes Garn Thin Silk Mohair. Biju dzirdējusi par Sunday, ka viņš diezgan ātri kunkuļojās un tam līdzīgi, bet man ir viens cits džemperis uzadīts no šīs pašas kombinācijas, tikai citas krāsas, kuras esmu nesājusi ļoti daudz, bet nav pilnīgi neviena kunkulīša. Iespējams, ka tas ir pateicoties mohērai. Tādā gadījumā man par to prieks. Bet citādi, jā, mohēra tomēr ir diezgan dārgi, ja visiem džemperiem ir jāliek klāt. Jā, mani ne tie veiksmīgākie atgadījumi ar šo džemperi bija tādi, kad iesāku viņu adīt vienas kopadīšanas ietvaros, un
toreiz es tiku līdz piedrukņu atdalīšanai, atdalīju piedruknes, uzdīju pāris centimetrus, jo, protams, pēc iespējas ātrāk gribējās uzmērīt. Un kas notiek tad, kad uzmērīju? Bija pa šauru padusēs, protams. Un ļoti negribējās adīt valdziņu pa valdziņam, jo tomēr ir gan mazliet mežģīnīte, struktūriņa un tā tālāk. Un tad bija tā, nē, izvilku adatas ārā, visu noārdīju, uzlasīju valdziņus, pat izdevās uzlasīt veiksmīgi ar visiem apmetumiem, neko nepalaižot garām. Meklēju rindiņu, kuru man jāda pēc apraksta, jeb pēc diagrammas. Un it kā atradu, sākšu adīt, nedara. Nav pareizi. Nevienu citu rindu neatrodu, kura varētu būt pareizā. Nošpļāvos, noliku džemperi malā, kādu pusgadu pastāvēju. Paņēmu vēlreiz, domāju, meklēšu par jaunu, kura rinda jāda. Joprojām tā pati problēma. Nevar atrast. Neko. Izādīju visu džemperi ārā. Domāju, sākšu adīt no sākuma. Iesāku adīt vēlreiz. Tiku atkal līdz piedrukņu atdalīšanai. Šoreiz neatdalīju. Uzliekot uz pleciem jau tāpat tās sapratu, kad vajag vēl pādīt, kad ir pa maz. Un jā, tad es šoreiz adīju vēlreiz un vismaz laikā sanāca atdalīt. Pēc tam likās, ka dzija nepietiks, tad es viņu atkal tā lēni adīju, lai dzija ilgāk pietiek. It kā viņa no tā nebeigtos. Un beigās es pasūtīju pa vienam kamoliņam no katras krāsas, vai jeb no katra veida. Noteikti toņi nebija ideāli, bet man viņi sanāca valnītī tikai laikam ielikt, un tad es adīju katru otro rindiņu no jaunās un vecās dzijas, ja gadījumā veidotos kāda līnija. Un šādi, manuprāt, neredz neko. Līdz ar to es esmu apmierināta. Tātad tas bija otrs pabeigts darbiņš. Tad man ir daži projektiņi procesā. Manuprāt, man viņi šobrīd ir 6, kas ir patiesībā ļoti maz. Diezgan daudzus gadus es esmu skaitījusi, un man ir, varbūt ne visi 20, bet 19 noteikti man ir bijuši vienlaicīgi. Man tas it kā stresu neuzdzan un netraucē, bet es apzinos, ka tas dara to, kad projektiņi guļ ziemas miegu daudzi un ilgi. Jo tā jau ir, kad iesāc kaut ko jaunu, un tas jaunais jau ir tas interesantākais, protams. Neko. Šobrīd esmu tikusi līdz 6 projektiem. Tas ir rekords. Vienu nedēļu man ļoti jau gribējās uzmest kaut ko jaunu, bet es joprojām nezināju īsti ko, kas ir arī tā neparasti priekš manis. Bet pēc tam es izdomāju, man ir vēl vismaz viens ļoti drīz tiks pabeigts, un vēl viens varbūt diezgan drīz. Varbūt pabeigt vēl 2 pirms es uzmetu kaut ko jaunu, un tad es tā cīnos ar domām, ko darīt un ko nedarīt. Bet tad tā. Sāksim ar šo. Viens no tuvākajiem finišam ir Žanetes Mistērijas džemperis Ruju Sweater. Es piedalījos visās Žanetes Mistērijās līdz šim. Man ļoti patika. Šogad gan bija pavisam savādāk. Bija biezāka dzija un pilnīgi rakstains džemperis, atšķirībā no pirmajiem 2 gadiem. Un doma bija, kad, Žanetes doma bija, kad ir jāizada atlikumi šajā džemperī. Šī sinepju krāsas dzija man bija mājās, bet nevarētu to nosaukt par atlikumiem, jo tās man bija diezgan daudz. Un zaļā dzija gan varētu teikt, ka bija atlikumi, jo no tās es pagājušajā gadā adīju Jaku dāvanai. Bet tad šo zilo dziju es piepirku klāt, jo šis nav mans populārākais biezums, jo šī bija biezāka dzija. Man liekas, ka šiem kamoliņiem bija 90 metri 50 gramos. Un arī
šo salvijas zaļgano, vai kas tas par to nevarētu būt, arī es piepirku klāt. Un tad, protams, es biju tik gudra, kad es metru vietā saskaidīju kamolus vai gramus un nopirku dzīvu vismaz dubultā, ja ne vairāk. Bet, ko tu padarīsi, tā gadās reizēm. Un nākošā problēma bija, kad man tā zaļā dzija nepietiek. Es jau domāju, ka jābrauc pie tās jakas saņēmējas un jānoārda viņai no jakas nedaudz, bet, labi, tā darīt nedrīkst. Un tādu ļoti gaišu blāvu krāsu, kas man mājās bija no šīs pašas dzijas, es negribēju likt. Tad, es izlēmu iejaukt to zilo krāsu, kas ir šajos valnīšos. Un tad šajā sadaļā es sākumā uzadīju 2 zaļas rindiņas, un tad es sāku adīt vienu zilu, vienu zaļu, vienu zilu, vienu zaļu, līdz tā zaļā krāsa beidzās, un tad tikai zilu. Un tad pēdējā josliņa ir jau tikai ar zilu krāsu. Un tad tā pārēja neliekās tik ļoti acīs krītoša. Un par cik es nezināju, cik man ilgi tā zaļā krāsa pietiks, tad es adīju abas piedurknes paralēli, katrā pa josliņai, vienu otru. Un tagad ne tikai palīši jāuzada, un man būs pabeigts projekts. Vienīgi šis būs varbūt mazliet par siltu, jo tomēr jau maijas tuvojās, ir jau maija vidus. Bet drīz būs gatavs darbiņš. Mans otrs tuvākais darbiņš pabeigšanai ir džemperis. Saucās Cardi V-neck pēc Anne Vencel apraksta. Tas ir tāds oversizīgs džemperis, viss struktūrā. Un man ir uzadīta viena piedruknīte. Un brīvdienās es beidzu arī otru piedruknīti. Un tagad man ir atlicis tikai stāvs. Un adīšu tik daudz, cik jau man dzija pietiks. Mohēra man laikam ir mazliet vairāk, bet vilniņa gan ir tik, cik ir. Un tas ir šitik. Šīs džemperis tiek adīts no šīs 100% lemsvula, tas laikam būtu jēra vilna, un 2 diedziņiem mohēras. Un tur es izvēlējos Filkolāna tīlie, jo es adīju vienu citu džemperi agrāk, jaka tā bija, un tādā ritīgā flamingo krāsā. Un pēc tam es pamanīju, ka šī dzija ir tieši tādā pašā krāsā, kā man bija tā mohēra. Tā krāsai sanāca, tā jakai sanāca ļoti skaista krāsa, bet viņi bija kopā ar tādu gaiši rozā ar vetu. Un tad es nolēmu, kad es atklāju šo dziju, kopā ar to mohēru, būtu tāda ritīgi spilgta forša krāsa. Bet tur man bija lielā vilšanās, protams. Es pasūtīju to mohēriņu, jo nevienā vietējā veikalā viņu nopirkt nevarēja. Un kas man atnāca? Man atnāca netīrs flamingo. Tā dzija izskatās netīra. It sevišķi, ja mēs viņus saliekam šādi kopā. Nav. Šī ir flamingo un šis ir netīrs flamingo. Un neko darīt, bet jāda vien ir. Visi saka, cik šīs džemperis ir skaistā krāsā. Protams, krāsai nav nevainas, bet es biju iztēlojusies citu krāsu, tāpēc jau arī ir tā mazliet vilšanās. Bet, tā viņš ir. Tad man ir vēl viens ļoti sens projekts, kurš dzīvo Ances šūtajā somiņā, Rezīti. Un arī tas ir Žanetes apraksts. Un tas ir džemperis Fire Lily Sweater. Jau tiek adīts valnītis. Un tad būs tikai piedruknes palikušas. Šajā džemperī pirmoreiz izmēģināju tehniku Leatherback Jacquard pārsteipu nostiprināšanai. Redzēt tik tiešām neko nevar. Citiem džemperiem ļoti krāsas caurspīd. Bet man tas likās diezgan piņķerīgi un lēni, bet varbūt ir vienkārši jāpiešaujās. Man tomēr arī bija smalka dzija un maza izmēra adatas.
Un šo džemperīti es adīju no dzijas Vikingon Nordlys, bija šī ar krāsu pārējām. Un pārējā dzija ir no Rauma 4.0, saucās Inka. Un tā ir alpaka. Tā. Un, jā, tas bija mans dzimšanas dienas uzmetums no 2003. vai 2004. gada. Tad man ir vēl viens dzimšanas dienas uzmetums, kas dzīvo tādā pagaidām pavisam mazā somiņā, jo viņš vēl nav tik liels izaudzis. Un šis ir arī tāds 100-gadīgais guļošais projekts. Te taps jaka. Un tā es esmu atstājusi rindas vidū. Būs vienkārša jaka. Un te ir tādas skaistas ķeltu pīnes, kas iet, viņas tā sākās kakliņam aizmugurē un iestā līdz pat lejai gar maliņām. Un šīs apraksts saucās Celtic Cordy vai Celtic Cordy, un autore ir Asita Krebs. Pirmo reizi no pēc tādu sadu. Ļoti iespējams, ka viņa bija vācieti. Un arī šī dzija ir ar rokām krāsotā. Tās pašas krāsotājas, kas šim džemperim, ir Moods of Colors. Un, ja es nekļūdos, tad šī krāsa saucās Autumn Moods. Man viņa likās tāda ļoti rudenīga, rudenī arī iesāku, un tagad tādu pavasarī, jo es viņu adu jau entos gadus. Un nekur baigi tālu neesmu tikusi, protams. Un tad priekšpēdējais darbiņš dzīvo manā mazajā Lāča somiņā, jo viņš arī ir vēl ļoti maziņš. Tur neko daudz redzēt nevar. Šeit tavs džemperītis saucās Spring Fling Sweater, autore Josefīna Åkerström. Viņš ir noteikti zviedriski, iespējams arī angliski, neesmu skatījusies. Un arī ļoti skaista tāda petrolējas krāsa. Un šīm es vakar atklāju, kad es esmu uzadījusi nepareizi reglāna līniju. Tur bija katra otrā rindiņa bija jāda savādāk tie valdziņi, kas ir starp marķierīšiem. Tad nu es vakar visu izārdīju un vakarā iesāku adīt pa jaunu. Un nu jau daļu no pieaudzējumiem esmu izadījusi. Un šis džemperīts ir no 100% norvēģu vilnas, Rauma 4.0. Šī ir tāda diezgan budžetīga dzija, varētu teikt. Nav dārga, mazliet kodīga. Nu, pēc sajūtām atdot viņai raupja, bet man ir viena tunika no šīs dzijas, un nēsājot viņa nav tik traki īstenībā. Un mans pēdējais projektiņš procesā ir arī mazliet aizgulējies. Tas ir, tā ir jaka La Prairie pēc Joji Locatelli apraksta. Šo jūs noteikti esat redzējuši. Šo skaisto jaku adīja Rūta. No viņas es arī iedvesmojos viņu sev adīt. Un arī Jāna Somijā viņu pavisam nesen pabeidza. Un šo es adu nevis pēc, bet ar Ivonas krāsoto dziju, ko es aizpagājuši gadu saņēmu vārdu dienā un dabūju gaidīt līdz Ziemassvētkiem, lai atvērtu tās mazās paciņas. Un bija tik skaistas krāsiņas, Ivona nokrāsojas, man bija pilnīgi tāds prieks. Un arī šeit es vakar atklāju, kad es esmu pieļāvusi kļūdas. Iesāku adīt labo priekšpusi, pēc tam kreiso. Un kreisajā es kaut kur esmu izlaidusi 2 rindas, manuprāt, jo bumbulīšiem atšķirās krāsas. Nu, jeb viņi ir nepareizās vietās. Tad, nu, tā ir kā ir. Būs mazliet jāpārda, jāatrod kļūda, un tad varēs turpināt. Kamolīši paliek maziņi, kad ir abas priekšpusītes uzadītas. Nav nejausmas, vai tā dzija pietiks arī abām piedurknēm vai nepietiks, bet, nu, to rādīs laiks arī. Arī diezgan mazas adatas, bet bumbulīšiem tāda ļoti forša tehnika.
savādāka nekā es līdz šim esmu vadījusi. Un viņi iznāk tādi ļoti, ļoti skaisti. Un šie dzijai ir arī spīdulīši iekšā. Nu tā, šie ir mani projekti procesā. Tad nu redzēs, vai būs nākošais video. Kas līdz tam būs pabeigts. Varbūt būs iesākti jauni projekti. 1, 2, 5, vairāk. Un tad es vienu dienu redzēju tādu rīlu Instagramā no Annas Sīsāker. Viņa ir viena vadītāja, kura ļoti bieži uzmet jaunus projektus ar un bez iemeslu. Un tad viņa teica tā, ja tev ir mazāk nekā 67 projekti procesā, tā tad tu netiec līdzi, tu esi tā kā pēdējais. Tas nozīmē, ka ir laiks uzmest kaut ko jaunu, jo tas var būt tavs labākais projekts. Tad nu redzēs, cik iesākts projektu man būs nākošais. Tas tad arī šai reizē būs viss. Un uz tikšanos. Beigās!